Cienījamie tautas pārstāvji, politiskā partija Austošā saule Latvijā nepārprotami stingri iestājās par tā dēvētās Stambulas konvencijas denoncēšanu. Par to nolēma partijas dibinātāji šī gada 23. augustā dibinot partiju un ierakstot šādu sasniedzamu mērķi mūsu programmā. Līdz ar to mums ir neizsakāms prieks, ka mūsu programma sāk izpildīties vēl pat bez pārstāvības parlamentā. Neskatoties uz to, ka daļa sabiedrības šo konvenciju uzskata par vienīgo sieviešu glābšanas instrumentu likumdevēja rokās, pati Stambulas konvencija nerisina vardarbības cēloņus. Kas ir alkoholisms, bezdarbs, nepietiekams izglītības līmenis, viss, ko kopumā mēs varētu nodēvēt par vērtību trūkumu. Savukārt šī konvencija paver durvis ideoloģijai, kas grauj visas līdz šim zināmās tradicionālās vērtības, kas gadu tūkstošiem ir nodrošinājušas cilvēku sugas turpināšanos. Šobrīd latviešu tauta ir ļoti izaicinošā demografiskā situācijā. Līdz ar to šai konvencijai graujot esošās vērtības, nākotnē var ne tikai potenciāli pastiprināties vardarbības iespējas, bet arī tikt apdraudēt latviešu tautas pastāvēšanu. Ja kāds no klātesošajiem man iebildīs minot, ka konvencijai nav nekādas saistības ar vienu vai otru ideoloģiju, tad es jūs aicināšu paskatīties uz karogiem, kas plīvoja virs tās augtajām protestētāju galvām. Tie ir karogi, kas zem sevis pulcē gan tādu seksuālo orientāciju pārstāvjus, kas dabiskā ceļā nevar radīt pēcnācējus, gan arī cilvēkus, kuriem iespējams ir diagnosticējami dzimuma identitātes traucējumi. Līdz ar to arguments, ka konvencija nav par ideoloģiju, neiztur kritiku. Denoncējot šo konvenciju, netiks atcelt visi līdz šim pieņemtie grozījumi mūsu normatīvajos aktos. Mūsu tiesību akti jau aizliedz vardarbību ne tikai pret sievietēm un bērniem, bet pret visiem. Visus šos grozījumus parlaments varēja pieņemt arī bez konvencijas ratificēšanas, un turpināt šīs nozares attīstību varēs arī pēc šīs konvencijas denoncēšanas. Latvijas valsts jau reiz ir bijusi spiesta dzīvot, izpildot svešas ideoloģijas manifestā pausto. Līdz ar to mums nav nepieciešama Stambulas konvencija kā manifests un Grēvijo kā čeka, kas uzmanīs to, kā mēs izpildām manifestā paredzēto. Lielas paldies par iespēju izteikties!